Sveiks, Mika. Pataisno no lidostas, kur bija pastāst, ko darīt? Biju brīvdienās aizbraucis 3 dienām Ungārijā, Budapeštā. Mazliet atpūtos ar draudzeni. Tā no ikdienas rutīnas. Ātri aizskriet prom. Bija tev tagad netik sen acu operācija, varbūt vari mazliet tā pastāstīt, kas bija par lietu un kā tu šobrīd jūties, kad mēs tevi varam sagaidīt laukumā? Tas bija Latvijas izlases sastāvā, turnīrā Dānijā, bija pusfināls pret Norvēģiju. Pēdējās 5 sekundes nobloķēju sitienu, bumba trāpīja acī. It kā liekas normāli, standarts, kas tur labi uzpampusi acis, viss kārtībā. Ārsti gribēja uzzināt, pārbaudīties vēl, aizbraucām uz slimnīcu, tur saka, varam taisīt rītdienu operāciju. Bet tad nevarētu lidot atpakaļ uz Latviju. Tā kā maz pauzi uztaisījām, aizbraucām uz Latviju, uztaisījām vienu operāciju, un tagad 3. janvārī lāzeri vēl vienu uztaisīja. Pamazām kaut ko individuāli daros, atgūstos. Gribas kaut ko darīt, bet reāli nevar, jo kaut vai tur smagumus cilāt, nevar to darīt pagaidām. Tuvākais janvāra spēles izlaižu visticamāk. Pats esi no Preļiem, un futzāls tomēr parasti, īpaši Latvijā, varbūt futbolistiem nav tā varbūt pati pirmā izvēle uzreiz, un futzālā dažādu apstākļu sakritības dēļ cilvēki nonāk parasti mazliet vēlāk. Kā bija tavā gadījumā, kā tu kļuvi par spēlētāju, kuru tagad tomēr cilvēki vairāk pazīst jau tieši kā futzāli, kā telpu futbola spēlētāju? Kā tas notika? Sāku visu Preļos, tētis futbolā ļoti daudz iekšā bija, brālis jau spēlēja futbolu, un es laiku spēlēju savos Preļos. Bija periodi pēc tam no 5. 6. klases, ka jau pa Rīgu, pa Babīti, pa Tukumu daudzos apkārt spēlēju, un tad 12. klasē kaut kā nejaušām nokļuvu TFK Rēzekne treniņā. Uz to brīdi top futbola virslīgā spēlēju, un nejaušām nokļuvu tur, patrenējos. Treneris Itālijas Oskans teica, ja gribi, ir laiks, droši pievienojies, redzu tevī, ka kaut kas ir tāds tehniski, kaut ko var izdarīt, gudra galva un es pārējais. Sāku apmeklēt treniņus, katru dienu braukāju no Preļiem pēc skolas, un tad debitēju top futbola virslīgā ar 3 vārtu gojumiem, un tad kaut kā laikam tas aizgāja uz citu pusi no futbola. Kas tev pašam personīgi vairāk patīk, varbūt futzālā, kas tieši tā aizķēra, ja mēs salīdzināsim ar to 11 klasisko futbolu? Tomēr tie ir ļoti dažādi principā sporta veidi, lai gan tas arī savā veidā ir futbols, bumba jānogādā vārtos, bet tā spēles specifika, segums, tas ir pilnīgi dažādas pasaules. Varbūt pastāstīja, kas tev futzālā patīk? Es teiktu intensitāte, lai vai cik tu būtu uz laukuma, tur apmēram nevis kā hokejā maiņas, bet līdzīgi, ka visu laiku mainies tur 2-3 minūtes savas nospēlē. Un intensīvi visu laiku jābūt laukumā, jāredz laukums ātri, jālasa gan savi komandas biedri, gan pretinieki, lai jājūt tas temps, kad atdot pie spēle, kad atsakties. Un tādā ritmiņā, ka pa notīm jābūt kaut kas tam līdzīgi, lai tu saprastos ar komandas biedriem. It kā liekas, 4 cilvēki uz laukuma un 1 vārdsargs, bet īstenībā tur ļoti lielai ķīmijai jābūt, lai kaut kas sanāktu. Un futzāls tevi ātri ievilka iekšā, teiksim tā. Cik ātri tu saprati, ka futzāls varbūt ne tikai tāds hobijs, kuru varbūt forši uzspēlēt, ka man sanāk gūt vārdus, bet ka varētu kļūt par tādu futzālu profesionālu varbūt? Uz to brīdi vienkārši es biju vidusskolnieks, kurš grib pabeigt skolu, kaut ko paralēli vēl padarboties, jo uz to brīdi atpakaļ biju Preļos, bet nebija tāds domas, kaut kas nākotnē, tur tuvākajos gados gribu to darīt. Bet tad arī izsauca diezgan ātri, tur pēc pusgada top futbola virslīgā izsauca mani uz izlasi. Aizbraucām uz Zviedriju, un tad kaut kā es uz to citādāk sāku skatīties, kaut kā nopietnāk skatījos uz to, un tad laikam arī izlēmu palikt. Kaut gan bija brīži arī, kad vasarās gribējās lielo futbolu paspēlēt, un to arī darīju gan 1. līgā, gan 2. līgā. Laikam par futzālu mazliet kaitinoši ir tas fakts, ka sezona beidzas, un tad tiešām īpaši Latvijā tā pauze ir gana gara. Tas ir gandrīz pusgads, principā. Tev futbolā es teiktu mazāk. Tagad ir, ja tu esi čempions Latvijā, tad pauze ir 1,5 mēnesis maksimums. Un labi, ka vasaras brīvas, tad vismaz var atpūsties. Nav tur ziemās jāmeklē ceļojumus siltajām zemēm. Tāpat Latvijā dažreiz arī ir labi. Pastāst par savu pirmo profesionālu līgumu,
kad parakstot futzālā, tu saprati, ka beidzot arī būs kaut kādi finansiāli ieņēmumi, jo tomēr neslēpsim, futzāls nav pilnībā profesionāls sports. Latvijā ir komandas, kurās tiešām ir daudz spēlētāju, kas strādā, mācās un spēlē vienkārši savu prieka pēc. Bet kad tu saprati, ka vispār kur un kā tas notika, varbūt tas pirmais tāds lielāks un nopietnāks līgums, kad saprati, ka arī kaut kāda par to visu finansiālais labums arī beidzot būs par to visu spēlēšanu? Tas, protams, kā jau katram sportistam, ne tikai futbols vai jebkas. Vienkārši, ja tu dari to, kas tev patīk pie tam, un par to saņem atalgojumu, man liekas, tas ir tā kā 2-1 ieguvums un pašam prieks vēl attīstīties tālāk. Bet par pašām sajūtām, protams, tas ir tā kā sākumā likās nepierasti vēl kaut kas, bet ar laiku tas ir tā kā, jā, tu saproti, tas ir tavs darbs, tev jāizliekas maksimāli, un tad jau tālāk varbūt lielāki līgumi Latvijā, ārzemēs vai citur. Protams, visiem mērķis Spānijā būtu gan jau spēlēt Spānijā. Kur bija tas tavs pirmais, teiksim, līgums, par kuru beidzot bija smaids uz lūpām? Es teiktu, RFS. Liels smaids. Jā. Šogad tu parakstīji līgumu Vācijā. Komandas nosaukums, es varbūt arī kļūdīšos, Hohensteinas Ennestāles Hot 5 futzal. Šāda komanda. Kā tu nonāci Vācijā? Vispār pastāst varbūt. Telefutbols. Jā, nav kā futbolā, ka tur ir aģenti pilns un viss apkārt, bet bija savā starpā ar treneri Artūru Šketovu, vēl FC Petrovu laikos doma vai arī man gribēšana vairāk spēlēt ārzemēs. Un tad viņam bija kontakti Vācijā, kur Ukraiņu treneris Evģen Rifkin bija. Un viņš vienkārši sazvanījās, pateica, ir tāds spēlētājs, grib sev pamēģināt spēkus ārzemēs, atsūtīja manus video, CV un vispārējo. Sākumā aizbraucu vienkārši apskatīt, kā tur ir. Patika, un tad, 2 nedēļas un atbraucu ar čemodānu uz Vāciju. Bet tur man bija arī savs, ka es nebiju tīri telefutbolists, es paralēli vēl piestrādāju tur savas 4-5 stundas, kas it kā, lai nebūtu pavisam tukšas dienas, kaut kā vēl sev piepelnīt kaut ko maizītā vispār. Likās tā var savienot un viss kārtībā. No malas cilvēkiem, kas varbūt neseko ikdienā tik ļoti futzālam, viņiem var likties Vācija, Bundesliga, tas liels solis uz priekšu, varbūt miljoni ne, bet liela nauda un tā. Bet tomēr būsim godīgi, tas nav Spānijas futbola līmenis, vai ne? Vācijas futzālā vēl laikam tāls ceļš ejams. Jā, Vācija ne tuvu nav Spānijas līmenim uz šo laiku, uz šo brīdi, bet viņi tagad soli pa solim mēģina attīstīties un izskatās, ka tuvākos 5 gados varbūt kaut kas būs jau uz top 5, top 7 Eiropas valstu čempionāta līmeni. Varbūt, es nezinu. Un jā, ir tā, ka visi domā, Bundesliga, bet jā, tas nav lielais futbols, tā nav top 5 Eiropā līga, un tas ir tāds amatieru sports, bet ar profesionālu domu uz nākotni, kaut kas tam līdzīgs varētu būt. RFS futzāls šobrīd ir spēcīgāka komanda par to, kurā tu spēlēji Vācijā? Jā, es teiktu, ka jā, vēl ar tādiem legionāriem, kas tagad atbraukuši vispār prieks spēlēt pret jebkuru Eiropas komandu, man liekas, būtu. Es tieši gribēju jautāt par to, kā vispār tu uzņem to, ka mēs, teiksim, latviešu spēlētāji daudz sapņo un gribētu sevi izmēģināt, teiksim, Spānijas augstākajā līgā, bet pie mums tagad gan uz RFS futzāla, gan arī pie Riga FC brauc tiešām ļoti slaveni vārdi. Spēlētāji ar fantastiskiem CV, kas ir spēlējuši un ne tikai bijuši kaut kur dziļi rotācijā un nākuši uz pēdējām varbūt minūtēm, kad viss ir izšķirts, bet brauc spēlētāji ar lieliem vārdiem, kuri ir bijuši tajās lielajās līgās, tā skaitā arī Spānijā un arī mūsu komandā kaut vai Baterija. Kādas vispār ir sajūtas, kā tu uz to rēģēt? Laikam tas ir patīkami spēlēt ar šādiem spēlētājiem. No viņiem var gan mācīties, gan arī kopā sasniegt mērķus. Jā, protams, tas ir liels pluss kā komandai, tā arī vienkārši sporta veidam Latvijā, ka ir tādi spēlētāji, kas ir topos Eiropā, ka visi viņu zina vienkārši, un uz Latviju brauc tā, tad Latvijā kaut kas ir, un tad varbūt kāds pasakos līdzi, ir ieraudzījis to pašu Edgaru Tarakanovu, kurš ļoti labi izceļas. Un tad caur viņiem kaut vai Edgars var tikt arī uz savām Spānijām un citām zemēm. Tā kā par pašiem spēlētājiem, mūsu legionāriem, tiešām gan uz laukumu, gan ģērbtos fantastiski cilvēki.
nav neiedomīgi, nekas draudzīgi palīdz, kaut ko paprasa paši un tam līdzīgi. Mācas valodu, dažādas valodas mācas, bet tā kā patīkami ar tādiem cilvēkiem būt blakus ikdienā. Kā ir laukumā? Tu, teiksim, pirmajā treniņā uzreiz redzi, ka tā kvalitāte viņiem ir latiņa augstāka, ka šie spēlētāji būs tās labs palīgs. Tas redzams ir principā futzālā uzreiz. Pats vēl neesmu trenējies ar viņiem. Bet es redzējis. Jā, esmu redzējis un patīk, kā viņi profesionāli pieiet tiem treniņiem, klausās, izdara visu un nav tā, ka skatās no augšas uz mums. Viņi grib palīdzēt arī mums, lai mēs ātrāk augam uz priekšu. Lielajā futbolā Rīgas derbijs jau tāds atpazīstams zīmols. Es teiktu, ne tikai futbola faniem, bet arī visiem sporta faniem Latvijā šobrīd. Arī daudz skatītāju nāk, bieži pilnas tribīnes. Un tagad futzālā arī ir Rīgas derbijs, arī šīs divas komandas. Kā tu vērtē to RFS un Riga FC iesaisti, teiksim, futzālā? Tev kā futzāla spēlētājiem, tu to redzi un uztver kā pozitīvu lietu? Es teiktu, jā, ja būtu vēl vairāk komandu kaut vai vienkārši tā, tagad analizējot mazliet no jautājuma prom, ja būtu telpfutbola virslīgā, tāpat ir Valmiera, tāpat ir Liepāja apkārt komandas. Tur ir daudz futbols, daudz talantu, kas varētu mēģināt to telpfutbolu spēlēt, un tad būtu tas viss arī ar tādu odziņu, tas telpfutbols, bet par Riga un RFS ir, manuprāt, tas ir pluss, jo mēs viens otru mēģinam celt vienkārši visu laiku. Tāds step by step. Vieni paņem kaut ko, vieni attīstās tā, citi tā. Un tad konkurenti, bet savā veidā viens no otra mācāmies. Tev nebija kaut kāds kosmos, ka tu izlasīji ziņās, teiksim, ka Rikardiņo spēlēs Latvijā? Jo es ļoti labi atceros, es strādāju Lietuvas futzāla komandā, tobrīd vēl saucās, tagad Kauņa Žalgiris, tobrīd Kauņas Vītis. Un pirmo reizi iekļuvu elites kārtā un organizējām arī Alītus arēnā elites kārtu. Ciemos brauca Inter Movistar un tobrīd viņa sastāvā spēlēja Rikardiņo, kurš jau arī nebija varbūt savā primā, bet joprojām bija ļoti labs un visu marketingu mēs būvējām tikai uz viņu un savācām arī uz visām spēlēm vairākas tūkstošus skatītāju. Un tagad, lasot ziņās, šis spēlētājs pēkšņi spēlēs Latvijā. Kādas bija tavas reakcijas? Tu varēji vispār tam noticēt? Nebija tāds oho? Īstenībā man nebija tāds, ka wow, bet kaut kādā ziņā nevis tā kā tas būtu liels pārsteigums, jo man liekas, viņi līdz tam bija ņēmuši vēl citus top spēlētājus, un tad beigās Rikardiņa paņēma un tā kā ņēma šitos top spēlētājus, kas ir pat tādā savā, nezinu, pašā. Jā, viņi varbūt ne par šobrīd, viņi varbūt pat ir labāki par Rikardiņo. Tikai vārds nav. Viņu bija, kā pat, man liekas, vārda dēļ paņēma, lai vispār tur piesaista visu un tur no Eiropas tajā Champions League būtu uz Rigu. Un tas arī, man liekas, ļoti labi nostrādāja viņiem. Bet par pārējām spēlētājiem, piemēram, par Rigu, man Champions League Tallas ļoti patika. Un man liekas, viņš ir līderis. Tur Rikardiņa, protams, palīdz latviešu spēlētājiem, tāpat es domāju, bet nezinu, tā jau viņa darīšana, kas tur viņiem ir vai nav. Bet tā konkurence, principā, tas, ka ir šis pretinieks nopietnas ar lielu budžetu, ar labiem spēlētājiem, tas, manuprāt, ir ļoti pozitīvi, ka RFS ir liels sancenses, ar kuru ir jākonkurē, kuram ir spēcīgs sastāvs, un turklāt komanda bija tuvu Final Four. Laikam, tas ir tāpat kā lielajā futbolā. Daudz runā, ka katrā valstī ir nepieciešams vismaz dažas top komandas, jo, ja būs tikai viena komanda, viņa var mazliet atslābināties, ja viņi uzvarēs vienmēr čempionātu ar plus 20, plus 30, teiksim, lielajā futbolā. Futzālā arī laikam jāskatās uz to kā pozitīvu, ka spēcīgs sancenses arī tevi savā veidā piespiež saņemties un rādīt maksimumu. Protams, tas ir, ja nebūs tev kaut kas pakaļ skrien, tad tu pats apstāsies, mierīgi kafiju padzers vēl kaut ko, bet tā tiešām būtu vēl, nezinu, 4-5 komandas virslīgā, kas viens otru varētu aizskert turnīru tabulā, tad vispār, man liekas, būtu perfekts čempionāts. Pagaidām, nežināt, tas nav iespējams, bet kā ir, tā ar to arī ir jāsadzīvo un mēģinam savā, nezinu, treniņos, treniņi mums ir smagāki nekā spēles. Mums spēles sanāk kā brīvdienas, treneris arī tā saka, bet treniņos mēs mēģinam attīstīties, domāt par sevi un, ja būs labāk, tad viss ir kārtībā, ejam pareizi ceļu. Tu pats tagad kādu laiku nevari spēlēt, bet vērojot no malas, vai nav brīžiem tāda sajūta, ka tomēr pret tām mazākām komandām, protams, ar visu cieņu pret viņiem, bet tomēr komanda ik pa brīdim padzer to kafiju laukumā, teiksim, un tas noskaņojums varbūt nav vienmēr uz 100%, godīgi sakot.
Laikam jau ir, to nevar izslēgt, jo tas ir cilvēciskais faktors, un mēs neesam roboti. Protams, gribas vienmēr maksimāli, bet diemžēl tas nav iespējams. Un ar to ir jāsadzīvo un kaut kādā veidā jāparvar. Vai nu tur skarbākus vārdus ģērbtuvē, vai nezinu, kaut vai nomainīt un nespēlēt tie cilvēki, kas neatdod tos savus spēkus laukumā. Bet jā, tā daļa no sporta, ne mēs vienīgie tādi. Un tomēr šobrīd izskatās, ka tādas sacensības starp diviem zirgiem, teiksim, skatoties uz tabulu, Rīga, RFS, kā tu lūkojies uz tām izšķirošajām spēlēm, kuras pamazām tuvojas. Tagad varam laikam teikt, ka ir tāda stadija, kad komanda arī pastiprinās, komandai jāsaspēlēs, un tad tuvojas play-off, tuvojas kauss. Kādas ambīcijas? Jāgāž pretinieki no čempionu troņa? Jāgāž bez orientiem. Tas mūsu mērķis jau no sezonas sākuma, kad jau bijām tikai pēcīdēs latvieši un 2 brazīļu legionāri. Tas jau mums bija mērķis, kaut vai Rīgai tur bija 5 legionāri. Tā kā ar latviešiem vai ar ārzemniekiem mēģināsim laust Rīgu un tad būsim čempioni maijā vai kad tas sanāks, nezinu. Bet noskaņojums, jā, mums ir tāds, ka gatavojamies vairāk play-offam nekā tur Latvijas kausam vai citiem. Latvijas kausā, jā, protams, būs tāpat kaut kāda savu veidu uzdevumi, lai varētu pareizi pieiet fināla mačiem. Kas būs, laikam, aprīlis, maijs tas sanāk īsti. Neatceros, kā tur var sanākt. Un varbūt pašam sarunas noslēgumam, kā tev vispār patīk šī visa sadarbība, teiksim, ka Nikars ir kļuvis par RFS futzalu, aktīvie līdzjūtēji, tā visa tāda kopīga struktūra, vairāk atbalsts no lielās komandas, teiksim, no 11 pret 11 komandas, kas arī pa laikam spēlētāji nāk pasīties spēles. Jūs arī esat bijuši uz RFS spēlēm. Vai tu uzskati, ka arī šī piramīda ir tāda svarīga sastāvdaļa un ka tas palīdz augt kopā futbolam un organizācijai? Jā, tas ir būtiska sastāvdaļa, lai varētu gan arī pati organizācija augt, jo, ja tu paņemsi zem sevis futbolu, telefutbolu, tas jau ir tā kā arī ārpus futbolistu, 11 uz 11 futbola, ārpus tā loka, tāpat atnāks cilvēki gan uz lielo futbolu, gan uz telefutbolu, un tas tā kā tāds brands jau sanāk. Un, manuprāt, jau vairāk klubi tā darīs gan Latvijā, gan ārzemēs tas ir populāri. Ja Latvijā tā darīs, kaut vai ar citiem sporta veidiem, futbols, basketbols kopā vai tam līdzīgi, es domāju, tas ir daudz vienkāršāk, daudz drošāk un beigās tu būsi ieguvējis. Paldies par sarunu un novēlēšu titulu. Paldies jums!